Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Atdod Jēzum savas nastas. Šodienas rakstu vieta. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta viegla. Mateja evaņģēlijs 11. nodaļa no 28. līdz 30. pantam. Šodienas pārdomas. Daudzi savu dzīvi pavada nesot sev līdzi pagātnes problēmas kā smagas nastas. Jā, uz dzīves ceļa mēs visi esam tikuši gan pagrūst, gan paši paklupuši. Taču mērķi sasniegs tikai tie, kuri pēc kritiena piecelsies un turpinās ceļu. Atsakies būt grūtsirdīgs par pagātnes neveiksmēm vai zaudējumiem. Nomaini savu fokusu, jo tavs mīlošais un vienmēr klātesošais debesu Tēvs ir gatavs visu vērst par labu. Piedod sev un tiem, kas tevi ir sāpinājuši. Atdod Jēzum savas smagās nastas un turpini ceļu ar viņa nastu, kas ir viegla. Šodienas lūgšana. Tēvs, es apņemos mācīties no tevis lēnprātību un sirdspazemību. Es atdodu tev savas smagās nastas un pateicos, ka tu piepildi manu dvēseli ar tavu mīlestību, mieru, prieku un cerību. Paldies, ka dod man tavu spēku, kas padara mani spējīgu doties uz priekšu līdz mērķim. Jēzus vārdā.